Sveiki, draugi! Šodien es gribu parunāt par vienu tēmu, kas īstenībā Retrītam visus šos 4 gadus velkās līdzi kā tāda ēna. Un šī ēna saucās ezotērika. Un jau no pirmās dienas mēs esam saņēmuši ļoti daudz gan jautājumus, gan komentārus par to, tā kā, vai jūs esat par vai pret ezotēriku, un vai es tur nākšu vai nenākšu, tāpēc, ka tur ir ezotērika. Un es esmu tādā dzīves posmā, kad es jūtu, ka es beidzot varu atbildēt šo jautājumu pietiekami skaidri. Un varbūt jāsāk ar to, kas tad vispār ir ezotērika. Un ezotērika pēc savas būtības nozīmē kaut ko iekšēju, vairumam nesaprotamu un nezināmu, un tīri kulturāli, vēsturiski un reliģija, protams, tur ir ļoti liela loma. Laika gaitā tas ir veidojies kā kaut kas tāds, ko vairums nesaprot, un tad, ja vairums nesaprot, tad attiecīgi nostoda, izstumj, un tur lomu spēlē arī mūsu tāds iekšējais psiholoģiskais process, ko sauc par kognitīvo disonanci, kas pēc savas būtības ir pavisam vienkārši. Ja mēs kaut ko nesaprotam, mēs tam neticam, tas nesaskan ar mūsu pasaules redzējumu, tad mēs to automātiski nostumjam, izstumjam, un visādā ziņā noraidām kā kaut ko nepatiesu, nerelevantu, vēl iespējams bīstamu un tam līdzīgi. Un, ja jūs jautājat, vai retrītā ir prakses, kas iespējams visiem nav saprotamas, jā, tā var būt, un tā ir. Bet pats svarīgākais, ko es gribu pie jums arī aiznest, ir tas, ka ezotērikas pamatprincipi principā neiet obligāti opozīcijā ar zinātni. Visu 20. gadsimtu ir pētīts ļoti daudz pētījumu par dažādām nosacītu ezotēriskām lietām, spējām, iespējām un to vispār, ko cilvēks kā tāds var izdarīt. Un daudz no šiem pētījumiem tika klasificēti, slēpti no auditorijas, paturēti dažādu valsts iestāžu pārziņā, un tikai pēdējo 20 gadu laikā viņi tiek izlaisti publiski. Un tāpat arī pēdējo 20 gadu laikā bijuši ļoti daudz zinātnes attīstības, kur principā pierādīti šobrīd jau ir lielākā daļa ezotērisko principu. Tur, enerģija, ka ir augstāka apziņa, iepriekšējās dzīves, tālredzība, gaišredzība, nākotnes notikumu pareģošana. Ja šis viss ir patiesība, tad īstais jautājums ir nevis, kas ir ezotērika vai ezotērika ir īsta, bet kas īstenībā esam mēs un cik jaudīgi un spējīgi mēs esam.